Mēs atrodamies urāna laikmeta sākuma posmā. Un šobrīd šī enerģija, kuru pārstāv urāns, ir saistīta ar daudzām šķiršanās iespējām. Un šīs šķiršanās, jeb dalīšanās, jeb atšķirības ir vērojamas gan senu draudzību attiecībās, gan starp laulātajiem, gan starp paziņām, gan starp kaimiņiem, jo kāpēc gan tā ir, ka tās atšķirības kļūst redzamākas un arvien lielākas? Tāpēc, ka urāns ir par virtuālo vidi, par internetu un arī par to, ko jūs jau sen esat ievērojuši, ka cilvēki pilnīgi netraucēti izpaužās, komentāros, rakstot, jo viņiem ir iedota tāda tā kā brīvā vide, kur katrs var izlikt to, kas viņā ir, viņa domās, sirdīs un jūtās. Un tas dažviet ir ārkārtīgi sarežģīti, un iekšā var rasties dažādas emocijas, sašutums, dusmas, šoks pat par kādu cilvēku vērtībām, kur jūs agrāk domājat, ka ir citādāk. Bet šis urāns, kurš pārvalda šo laikmetu, un kurš arī ļoti parādīs vēl aktīvāk savu dabu, esot Dviņa zīmē, kur viņš jau bija pagājuši gadu mazliet, un tūliņ atkal māja beigās ieies, būs par to, ka cilvēki arvien vairāk izpaudīs savu patieso dabu bez šķēršļiem. Un tā kā mēs dzīvojam laikmetā, kad atšķirības top ārkārtīgi redzamas un plaisas starp attīstību līmeņiem ir milzonīgas, tāpēc, kad šis laikmets ar internetu, ar informācijas pārbagātību ļauj katram, kurš vēlas augt, to darīt ārkārtīgi spēcīgos ātrumos un tempos. Tāpēc, kad ir dabūjams gan terapijas, gan informācija, gan AI, gan visāda literatūra, tīmeklī, un cilvēks, kurš attīstās, viņš to dara, un tas notiek ļoti ātri. Un ļoti labi var redzēt tos cilvēkus, kuriem neinteresē attīstīties, kuri vēlās palikt vecajā pasaules paradigmā. Kad es domāju negatīvi, man sāk ļimt kājas, es sāku uz visiem apvainoties, es pārstāju uztvert cilvēkus adekvāti, jo es viņus uztveru caur to, ko es par sevi domāju un ko es domāju par pasauli. Un tad jūs uzdosiet tādu svarīgu jautājumu. Vai man tas ir noderīgi, kā es domāju par pasauli? Vai tas, ka es sevi uzskatu par neglītu, piekasos, kāds man deguns, cik man kilogrami, vai tas man palīdz dzīvot? Es pat dzirdu tādu klusu balsi, kur no stūra var parādīties, jā, tas mani ved pilnveidoties. Un šeit ļoti uzmanīgi, mīļie, ka ja jūs izdzirdat šo balsi, kas jūs dzen uz perfekcionismu, uz arvien labāku standartu, tad ļoti iespējams tas nav par mīlestību, tas ir par iekšējo vecāku, par kādu, kas jūsu bērnībā vai no arī jums bija neapmierināts, un arī ar sevi bija neapmierināts, vai tas ir par mammu, kura vienmēr jutās nemīlēta, un jūs šo esat iekopējuši. Ka es neesmu pietiekami laba, un tāpēc man jākļūst dievākai. Varbūt jāveic kādas manipulācijas, jo es neesmu pietiekama. Paradoks. Ja jūs gribat būt pietiekami, tad jums no šīs programmas ir jāatbrīvojās. Pajautājiet, vai tad, kad jūs par sevi tā domājat, vai jūs tiešām sevi uzlabojat? Kas notiek ar jūsu enerģiju, ar jūsu ķermeni, kad jūs domājat, ka jūs neesat pietiekami skaista, dieva, ka jums ir ne tāds deguns, vai acis, vai āda? Kas notiek ar jūsu ķermeni?